Labrīt, trešdien mēs turpinām apskatīt apustuļu darbu 17. nodaļu šodien no 19. panta. Tādēļ tie viņi aizveda uz Eirapāgu un jautāja, vai mēs drīkstam zināt, kas šī jaunā mācība, ko tu sludini? Tu liec klausīties mums svešas lietas. Tādēļ gribam zināt, kas tas ir. Visi atēnieši un tur apmetušies svešnieki vislabprātāk laiku vadīs stāstot vai klausoties jaunums. Bet Pāvils nostājies Eirapāga vidū, sacīja, Ātenieši, es redzu, ka pēc visas spriežot, jūs esat visi no tāļa dievbijīgi. Apstaigādams un aplūgodams jūsu svētvietas, es atradu arī altāru ar uzrakstu nepazīstamajam dievam. Tad redzi, ko jūs nepazīdam pielūdzāt, to es jums pasludinu. Pāvils bija ļoti gudrs. Viņš uzrunāja viņus, viņi gribēja uzzināt, viņi bija cilvēki, kas visu laiku meklēja jaunumus, viņi bija ieinteresēti, kas viņam bija ko teikt, un viņš nenorāja viņu elka dievbības pielūgšanu, bet viņš izmantoja, ko viņš bija ieraudzījis. Viņš teica, staigājot par jūsu svētvietām, es arī ieraudzīju altāru uzrakstu nepazīstamajam dievam. Un tad viņš teica, to, ko jūs nepazīdam pielūdzat, to es jums sludinu. Un tas bija ļoti gudrs veids, kā viņiem pasludināt un pateikt to patiesību, ka Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Cilvēki dziļi savā sirdsapziņā zina, kad ir Dievs, un visādā veidā mēģina viņu sastapt un kaut kādā veidā viņu pielūgt. Sātans ir izgudrojis daudz un dažādas reliģijas, lai atturētu cilvēkus no patiesības. Viņi uzbūvē altārus, pielūdz elkus, un tas, zināmā mērā, apmierina to vajadzību, ko viņi jūt savā sirdī, to tukšumu, kas tur ir, bet, protams, tas nekad nevar to piepildīt. Un Pāvils viņam saka, tas Dievs, kuram jūs uzcerāt altāru nepazīstamajam Dievam, es zinu, kas viņš ir, un es gribu jūs iepazīstināt ar viņu. Un viņš sludināja, kā mēs redzēsim rītdien, viņš sludināja viņiem kungu Jēzu Kristu. Jo Dieva tēva, pasaules radītāju, visu vareno Dievu, īsto, patieso un vienīgo Dievu varam iepazīt tikai vienā veidā, un tas ir caur Jēzu Kristu. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens pie tēva netiek kā vien caur mani. Nav daudz ceļi, nav daudz veidi, ir viens ceļš, viens veids, viens vārds zem debesīm, kurā mums ir lemta pestīšana. Viens vārds mums ir dots, kurā mums lemta pestīšana, un tas vārds ir Jēzus Kristus. Jo viņš vienīgais, kas savam asinīm var mūs salīdzināt ar Dievu, izlīdzināt mūsu grēku parādu un darīt mūs par Dieva bērniem. Dargais un mīļais debes Tēvs, sākot šo jauno dienu līdz putniņiem, kas te ārā dzied, mēs paceļam savus balsus, mēs tevi slavējam un godinam. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par Tavu žēlastību, kas ik rīts ir jauna, par Tavu lielo mīlestību. Paldies, ka Tu esi dāvājis mums ceļu pie Tevis. Paldies, ka Tu neesi nepazīstamais Dievs, bet Tu esi Dievs, ar kuru mēs varam iepazīties pavisam tuvu, kā bērns ar savu tēvu. Paldies, ka caur Kungs Jēzu Kristu Tu atvēri mums ceļu, ka Tu, Kungs Jēzu, izlej savas svētās nevainīgās asins pie krusta, lai mēs varētu būt Dieva bērni. Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Paldies par to. Paldies, mīļais debes Tēvs. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Un mēs lūdzam, Kungs, palīdzi mums, lai mēs būtu kā Pāvils, lai mēs būtu gudri savā liecībā un lai mēs spētu cilvēkiem parādīt Tavu ceļu, neielaisties lielos konfliktos un strīdos, bet vienkārši mierīgi parādīt viņiem, Kungs, ka Tu esi patiesais un vienīgais ceļš. Mēs nu jaunu sevi nododam Tavās rokās, pateicamies par visu, ko Tu mums dodi. Paldies, Kungs, ka Tu esi atkal dāvājis mums vēl vienu dienu, kurā mums ir iespēja Tev dzīvot, iespēja staigāt kopā ar Tevi. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, par mūsu zemi, kurā dzīvojam, mūsu iemītnes zemi, un mēs lūdzam, Kungs, par mūsu vadītājiem. Mēs lūdzam, lai Tu dāvā viņiem gudrību un godu prātu un palīdz viņiem taisni un dievbijīgi dzīvot un palīdz viņiem, Kungs, būt godīgiem. Mēs aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par tiem, kas atrodas zem režīmam, kas nav godības, kas ir netaisns un kas varbūt apspiež savus cilvēkus. Mīļais debes Tēvs, visas lietas ir Tavās rokās. Aizlūdzam par Ukrainu, mēs lūdzam, lai izbeidzas tur karš.
Mēs arī lūdzam par Izraelu un lūdzam, lai arī tur izbeidzas karš. Zaudējumi ir par daudz visās malās, kungs, ciešanas par daudz. Mēs izlūdzamies tavu žēlastību. Apžēlojies par mūsu slimājiem, uzliec savu roku, dziedini, mierini, stiprini un palīdzi. Piestājies klāt pie tiem, kas ir sērās, kam dzīve iet grūti. Kungs, uzliec savu roku. Mēs nododam tavās rokās visu, zinādam, ka tavas rokas ir labas rokas. Un ar vienkāršu lūkšanu mēs vienmēr tuvojamies tev, kungs, ka mēs lūdzam pie rokas ņem un vadi, kungs, mani pats. Līdz beigsies mūža gadi un gaišs pusgads. Ne soļa es bez tevis iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur iesi tu. Un tā, kungs, mēs visi esam pakļāvuši tev un ar pateicību ejam uz priekšu. Un tā kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai jums svētīga šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ar Dievu palīgu, es ceru, tas būs atkal rītdien.